Sveiki! Apmērā pirms gada Ukrainas YouTube kanāls Smehi Greha filmētājs vienā jaukā dienā ar kameru staigāja pa Kijevas centru un meklēja kādus interesantus kadrus, kuriem piedāvāta kādu konkursu. Līdzīgi kā varēja vērāt mūsu iepriekšējā top 7, tikai, protams, ne tik trakus. Es tev filmēju? Jā, davai zaram. Viņš piegāja pie bariņa bomžu, kur sēdēja pie ventilācijas lūkas. Jau šī konkursa gaitā filmētājām acīs iekrīt viens puika, kuram pēc izskata varēja būt maksimums 20 gadi, kā arī viņš izskatījās diezgan labi apģērbts un atšķīrās no pārējiem bomžiem. Šoreiz runa nebūs par pašiem konkursiem, bet gan par interesanto stāstu saistībā ar šo puiku un negaidītu notikumu pavērsienu beigās. Runājot par šo pirmo konkursu, kad filmētājs sastap zēnu, pēc konkursa izpildes zēns uzstāja, ka vinnētā nauda jāatdod, kā viņš viņu nosauc, mamkai, kas visticamāk ir šo bezpajumtnieku grupas vadone. Tāda vecena, kuras nodzertā seja ir līdzīga kaut kādam bruņurupucim. Šaubos, ka viņa vēl ir dzīva šobrīd. Tāpat viņš atklāja detaļas par sevi, kad dzerot jau no 10 gadu vecumu, ka šobrīd esot 18 gadus vecs. Я бухаю с 10 лет, мне сейчас 18. Я да, бомжую, я цикаюсь. Tāpat šajā sarunā ar filmētāju viņš piebilst, ka bomžojās jau 3. gadu. Tālāk viņš turpināja lielīties ar to, ka viņi tur vakaros dzerot un pat nekautrējās pieprasīt vēl vienu 0,5 viskiju pudeli. Arī atklāja, ka pelna naudu alkoholam, proti ubagojot. Бомжую я уже 3 года. Filmētāju šis personāžs ieintriģēja, tāpēc viņš nolēma viņu satikt vēlreiz. Šajā video puisis stāsta par savu sūro dzīvi un lūdz palīdzību. Viņš apgalvo, ka 11 mēnešu vecumā viņa pametus māte, bet 6 gadu vecumā zaudējis arī tēvu, pēc kā nonāca internātā, kur viņam esot bijuši ļoti slikti apstākļi, kā arī stāsta par sūro dzīvi uz ielas un to, ka viņam nesot radinieki. Tāpēc filmētājs pēc šī video nolēma uzsākt palīdzības kampaņu, vācot ziedojumus ēdienam un drēbēm. Ātri vien gan atklājas viss taisnība par šo puiku, un jau nākamajā video puikam neko nenojaušot, abi satiekas. Filmētājs viņam izmaksā cheeseburgerus un iet apsēsties, uzsākot mierīgu sarunu. Izrādās, kanāla īpašnieki pirms tam internetā uzmeklējuši šī zēna radinieki. Jā, te rodas jauns pavērsiens. Puisis visiem kanāla abonentiem ir melojis. Viņiem ir radinieki, un viņi to ir ilgstoši meklējuši. Pastāstot šos uzzinātos jaunumus pašam puikam, var manīt, ka viņa sejas izteiksme izmainās. Viņš apgalvo, ka tā nav taisnība. Un viņš немало. Есть у тебя пару вопросов, короче, Женек. Что ты нам врал все время, оказывается, или нет? Что? Kā intervijas laikā izrādās, viņš ir melojis arī par savu vārdu. Viņu sauc nevis Ženja, kā visos video bija teicis, bet gan Stepans, jeb Stjopa. Un filmētājs pat nosauc viņu pilno vārdu uzvārdu. Стасишин Степан Васильевич. Тебе ничего не говорит? Нет? Cilvēks pēc šāda vārda tika atrasts sociālos portālos, kur var redzēt bildes ar viņu pilnīgi normālos sadzīves apstākļos un koptā dzīvoklī. Tiesa gan pēdējās bildes ieliks ap to laiku, kad viņš pazudis un sācis bomžot. Tālāk atklājās jaunu faktu par to, kā viņš dzīvojas arī pie tēvoča, no kura bieži zadzis naudu un zeltlietas un pat nogādāts rehabilitācijas centrā, lai ārstētos no alkoholisma. Visu video gaitā viņš turpina visu noliek. Kad viņam sāk prasīt personīgus jautājumus par to, kā sauc viņa vecmāmiņu, viņš pat liek izslēgt kameru, kas uzreiz norāda, ka viņš slēpjās, un viņam šis bomžas dzīvesveids patīk. Ну скажи правду уже, зрители хотят услышать правду. Выключи камеру. Filmētājs viņam paskaidro, ka internetā viņam jau vismaz 10 cilvēki teikuši, ka viņu sauc Stepans, Stjopa, nevis Ženja, un to, ka ar viņu sakontaktējies viņa tēvocis. Андрей, не брат, а дядя, нашел меня в интернете и написал всю правду про тебя. Нет, это неправда. Filmētājs pat kamerā parāda saraksts ar viņu. No informācijas izriet tas, ka viņu meklē ne tikai tēvocis, bet arī vecmāmiņa, kur ir dzīva un vesela. No visa teiktā ir taisnība tikai par mammu un internātu. Viņa pastāvīgi apciemojas tēvocis, un viņš arī labu laiku dzīvojas pie viņa. Tēvocis sarakstēs atklāja, ka ir gatavs viņu savākt un aizvest uz rehabilitācijas centru. Не брат, а дядя, в реабилитационный центр Хмельницкий, если ты согласишься. Он может приехать. Центр, нахрен него не надо. Bet Stjopa saka, ka nekādu tēvots un vecmāmiņu viņš nezinot, un viņam nekāda rehabilitācija nav vajadzīga. Tālāk seko zvans tēvocim, kura balss izdzirdot, puikas seja mazliet paliek bailīga. Taču uz konkrētu jautājumu, ko viņam izsaka tēvots Andrejs un vecmamma Ļuda, viņš nikni atbild, ka nezinot tādus un lai beidzot viņu čakarēt. Да, он говорит, что он не Степа. Что, дядя? Скажи, Андрей, дядя, баба Люда. Вот он. Я не знаю никого, ебать.
Вы что-то попутали. Visas telefona sarunas gaitā viņš visu turpina noliegt un tikai jau kādā no nākamajiem video atzīst. Jā, viņu sauc Ķopa un viņam ir radinieki, bet pagaidām viņš turpinās bomžoties un vēl netaisās nekur doties prom. Secinājums no šī video var izdarīt tādus, ka ir cilvēki, kurus pilnībā apmierina dzīvi uz ielas un nemitīgie dzerstiņi, kad par neko nav jādomā. Tāpēc palīdzēt šādiem cilvēkiem nav vēlams, jo cilvēks ar šādu uztveri nav iespējams izmainīt. Paralēlis ar šo video var vilkt ar visiem zināmo Arķuma projektu, kas izgāzās, jo Arķumam patika dzīvot tā, kā viņš dzīvoja pirms projekta sākuma, proti, bomžojot uz ielas. Dalieties ar saviem iespaidiem par šo video komentāros.